nogurums, bezspēks, slikts garastāvoklis bieži vien nav tāpat kaut kādu ārēju faktoru ietekmē, bet var gadīties, ka mūsu iekšējais ķermenis, ķermeņa tīrība vairs nav tāda, kādai tai būtu jābūt. Un ir zināms fakts, ka arī parazīti, kas dzīvo mūsos, atņem mums enerģiju, atņem dzīves prieku, pārvalda mūs, kad mēs pat to neapzināmies. Un 2 reizes gadā tomēr visi speciālisti iesaka iziet pretparazitāro kursu, katrs to dara pa savam, kāds var būt ar tautas medicīnas līdzekļiem to dara, kas arī ir forši un to var darīt, ja ir zināšanas, ja ir laiks, lai salasītu šos te augus, sagatavotu pareizās proporcijās, jā, arī tā cilvēki attīra organismu. Otrs variants ir aptiekas preparāti, rada lielāku stresu un izaicinājumus. Es tomēr, tā kā esmu mācījusies šos te herbalistikas jautājumus, vairāk paļaujos tieši uz augiem, uz dabīgiem produktiem, jo esmu pārliecināta, ka Dievs mums ir devis visu, kad mums ir tikai jāspēj un jāprot to izmantot, ja tāpat kā meža zvēri, ja viņiem ir slikti, viņi aiziet konkrēto zālīti apēd, ja, un paši sevi sadakterē, viņiem no dabas tas ir dots, viņi zin. Mēs cilvēki bieži vien esam aizmirsuši, kas ir tie līdzekļi, lai sevi savestu kārtībā. Jā, bet mēs varam pie tā atgriezties. Un es neizmantoju veco herbalistikas metodi, jo tas prasa laiku un iedziļināšanos. Ja ir zinātnieki, kuri ir salikuši visu kopā, salikuši pareizos augus, pareizās proporcijās notestējuši, tad es paļaujos uz to, paļaujos uz tiem jau kompleksiem, gataviem antiparazitārajiem, lai nav jāizgudro, kā es parasti smējos, jauna Amerika, jo ir speciālisti, kas to dara, kas to izgudro. Un tieši tāpēc es izmantoju trigelu kompleksu, kurš ir no augu ekstraktiem, tātad tur ir biškrēsliņš, apsesmiza, krustnagliņas, senna, augustiņi, tātad nosaucu dažus būtiskākos, kas ir tas, kas strādā pie organisma attīrīšanas. Parādīšu iekšā, kā tas ir. Klāt nāk pamācība, kā lietot šo preparātu, par cik dienām, cik daudz jādzer. Tas nav obligāti jāņem atvaļinājums vai brīvdienas, lai to varētu izdarīt. Galvenais pierakstīt sev plānotājā, kurā dienā, kura kapsulē ir jāizdzer. Sākas ar pirmo etapu, kas ir organismu sagatavošana, zarnu trakta attīrīšana, tātad žultceļu attīrīšana, augu ekstrakti sakārto vispirms ceļus, pa kuriem parazītiem atbrīvoties vieglāk. Otrais etaps ir tiešām pati jau attīrīšana, kad šie te parazīti tiek, neteiksim tā nogalināti, bet viņi sāk slikti justies, viņus tā kā paralizē, viņi kļūst vājāki, un pateicoties saimas iedarbībai, tad vieglāk notiek vēdra izēja un vienkāršāk arī izvadīt tiek ārā tie parazīti, tātad liekēži, kas nav mūsu ķermenim vajadzīgi. Un trešais etaps ir mikrofloras atjaunošana, jo skaidrs, ka šie te saimas līdzekļi, viņi mikrofloru pamaina, jā, viņa vairs nav mūsu dabīgā, tiek izvadīts ārā arī labā mikroflora. Un tātad vispirms ir kapsulas, 2 veidi, ja, un beigās tātad šeit mikrofloras atjaunošanai ir šāds te šķidrs ar krustnagliņām, tā kā sīrupiņš, varētu teikt, jā, drusku medus ir klāt. Un ar ūdeni atšķaidot vienkārši tiek dzerts pēdējais etaps, kad tiek dzerts mikrofloras atjaunošana. Tie aptiekas preparāti, ko es esmu redzējusi, viņiem nav šādas kompleksas pieejas, kad vispirms sagatavo zarnu traktu, ja, attīra un pēc tam atjauno. Tur tad, es nezinu, ir vajadzīgi kaut kādi pašam atlasīt, izdomāt vairāki līdzekļi. Tieši tāpēc man patīk šīs te kompleksais risinājums. Ko daži cilvēki aizmirst pie attīrīšanās procesa, aizmirst, ka parazītiem patīk saldumi, un noteikti uz tām pāris nedēļām, tās ir 16 dienas šī gadījumā, vajag atteikties no saldumiem. Vienkārši nelietot tos, labi, tu kādu auglīti vēl var apēst, ja, bet noteikti nerafinētos cukuru produktus, sulas lielos daudzumos, jo tad sanāk, kad mēs no vienas puses tā kā gribam, lai ķermenis attīrās, bet no otras puses tā kā tiem parazītiem, kur jums vēl ir barība, jums nekur nav jāskrien, ja, turpiniet ēst cukuru. Tā kā atceramies šīs 2 lietas, ka tad, kad mēs ejam antiparazitāro kursu, tad neturpinam barot ar tām lietām, kas garšo parazītiem. Drīzāk uzgraužam kādu ķiploku vēl pa virsmu un sīpolu, lai tā pavisam no viņiem atvadītos.